Nu, lūk, tātad pilsonības likums, pirmais jēdziens ir bezvalstnieks. Tātad persona, kura nepieder ne pie vienas valsts. Persona, kuru neviena valsts nav saskaņā ar tās likumiem atzinusi par savu pilsoni. Izņemot personu, kura ar likumu par bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības subjekts. Tātad bezvalstnieks, un mēs redzam gan pozitīvo daļu definīcijai, gan negatīvo. Tad varbūt arī personas, tad fiziskās personas, kurām ir dubultā pilsonība. Dubultā pilsonība, personas piederība pie vairāku valstu pilsonības vai pavalstniecības. Termins pavalstniecība ir plašāks nekā pilsonība. Pavalstnieks skaitās arī nepilsoņu Latvijā. Pēcnācēji, tad pēcnācēji lejupējie radinieki taisnā līnijā. Nāk no mantojuma tiesībām, tātad pilsonība neiet uz augšu, tātad pie vecākiem vai vecvecākiem, bet pilsonība var doties lejā, tātad šis status pēcnācēji lejupējie radinieki taisnā līnijā. Nu, un mēs vēl vien redzam jēdzienu dzīves vieta. Tātad dzīves vieta. Patstāvīgā dzīves vieta, pastāvīgā vieta, kur persona deklarējas kā savu dzīves vietu Latvijā. Tad deklarācija, kurā tā faktiski dzīvo, kur viens variants deklarācija, otrs faktiskā, tātad arī viena pazīme, un var to apliecinot, iesniedzot valsts, pašvaldības vai komersanta izziņu vai citus pierādījumus, kas apstiprina faktu, ka persona dzīvo Latvijā. Tad mēs redzam vairākus pazīmes, vairākus elementus šim